Valsts pensijas, pat ja viņa būs, tur būs neiespējamā misija izdzīvot vispār. Kino biļetēm, teātrim, koncertiem. Daudz saldumu. Izklaide, protams. Nošu burtnīcas. Smaržas, pilnīgi nevajadzīgas, bet vienmēr kaut ko gribās. Gribās aiziet patusēt. Tā kā, naudiņa iziet. Nevarīgi veci cilvēki, kas saņem pilnīgi neatbilstošu naudu par to, ko viņi ir devuši valstī. Viss, kas asociējas ar pensiju, tas ir kaut kas smieklīgi. Slikts stereotips par pensionāriem ir, ka naudiņas maz, nekā nav, nevar iztikt. Mēs gribētu domāt, ka kāds par mums padomās un parūpēsies, bet tikai vienīgi paši mēs esam atbildīgi. Man vispār šķiet, ka ir pat Latvijas likumdošanā kaut kāds punkts par to, ka bērniem ir pienākums atbalstīt vecākus. Tev nevajag ar šādu domu dzīvot, ka tev būs jāpalīdz, bet tas, ja tu vari palīdzēt, tad ir tāda laba sajūta. Manuprāt, tas nav pienākums bērnam atbalstīt vecākus. Es zinu, ka viņi man uzturējuši, bet... Es justos vienkārši šausmīgi. Es justos nērti. Es justos ļoti, ļoti nērti. Es, manuprāt, justos ļoti bezspēcīga. Noteikti ir jākrāj, lai būtu kāds uzkrājums. Tā nevar. Man ir arī tāds konts, kuram es netieku klāt, tad, kad man ienāk prātā, un arī tur es kaut ko nolieku. Jā, es nekrāju savai pensijai. Pašlaik es nekrāju pensijai. Tiešām pēc 2 gadiem es vēl to nedarīšu. Tiešām ne. Es tomēr domāju, ka es būšu no tās unikālās paudzes, kas pensiju vai nu nesagadīs nemaz, vai viņas patiks atcelta. Man motivētu krāt pensijai, ja es zinātu, ka šī rīcība manu dzīvi tiešām padarīs labāku. Es apkārt redzu, ka cilvēki raud, ka naudas nav, nekā nav, bet īstā pavēroju, viņi varbūt savas dzīves laikā viņiem ir kaut kas vairāk nekā man, bet viņi nav domājuši par to, ka pienāks arī vecumdienas, viņi nav krājuši, tā kā arī paši ir vainīgi pie tā. Līdz to tas man kalpo par motivāciju arī pašai kaut ko iekrāt.